Šī bija pirmā reize, kad es pietiekoši ilgi turēju rokās planšetu datoru. Līdz tam es biju tikai apskatījies iPadu slaveno. Pirmais, ko es izdarīju, aizejot mājās, es iegrūdu šo planšetu datoru rokās mazajai meitai, kurai ir 2,5 gadi. Apzināti es to izdarīju, lai varētu pabrīnīties par to, cik ātri bērni tiek galā ar šādu veidu ierīcēm. Ja pielaist tādu mazu bērnu pie parastā datora ir mazliet grūti, tāpēc, kad ir pilnīgi skaidrs, ka viņš var noraut podziņas vai izdarīt kaut ko citu, tad šeit bērnam ir grūtāk sabojāt. Viss, ko viņš izdarīt, ir izmest no rokām uz grīdas. Bet tas, cik ātri viņi rīkojās, saprot, kurā vietā kas strādā un kā jāspiež, tas ir fantastiski. Es uzreiz pameklēju internetā speciāli mazajiem bērniem paredzētās programmas. Jāsaka tā, ka uz Android platformas šādas programmas ir diezgan daudz, bet ir ļoti maz tādu, kuras ir pat tiešām labi uztaisītas, pat ja viņas ir par maksu. Nemaz nenojāt par bezmaksas, bet šāds tāds es atradu, kur bērns var zīmēt, kaut ko vilkt ar pirkstu, krāsains, kaut kādas krāsiņas vai virtuāli mūzikas instrumenti, kurus spaidot kaut kas skan. Un tas ir ļoti aizraujoši priekš bērniem. Protams, zinot šo ierīču cenu, ir grūti runāt par to, ka kaut ko tādu varētu nopirkt un vienkārši iemest bērnu rotaļlietu kastē. Ikdienā es lietoju mobilo telefonu ar Android operētāju sistēmu. Līdz ar to tas, kas ir šeit, priekš manis galīgi nebija nepazīstams. Īstenībā viss strādā uz mata tieši tāpat. Arī vairums aplikāciju, kuras es lietoju telefonā, es ātri sameklēju internetā, uzinstalēju šeit. Viņas arī strādā ļoti labi un pārskatām visu starpību tikai tā, ka ir lielāks ekrāns, daudz ērtāk to visu pārlūkot. Šādi planšetu datori burtiski uzprasās, lai viņi varētu tikt lietoti visdažādākajās vietās, sakot ar guļamistabu, vannas istabu, eļļainu garāžu, pilnīgi vienalga kur. Tajā pašā laikā, manuprāt, viņi vēl nav tajā attīstībā tik tālu, lai tas patiešām tā sajūta, lietojot viņu absolūti dažādās vietās, visu laiku būtu komfortabla. Pirmkārt, tas ir tas, ka viņu materiāls ir nedaudz slidens, pārāk glūts, ir tā sajūta, ka viņš var izkrist no rokām. Jo gribās viņu vienkārši tā sagrābt un kaut kur doties. Pirmkārt, sagrābjot viņu šādi, momentāni kaut kur nostrādā ekrāns, protams, nosacīt, ka viņš ir ieslēgts. Otrkārt, tomēr tas nav kaut kas, kas maksā 100 latus, un visu laiku gribās tā domāt, ka tik kaut kas bišķi nenotiek, ka tik es kaut ko tur tā nenostrādāju. Lai gan tā no sirds gribētos ar viņu uzvesties gluži kā ar piezīmi blociņu, ko es esmu nopircis veikalā par latu, un man ir vienalga, viņš noskrāpējās, nenoskrāpējās, bet es vienkārši lietoju. Esmu Googles impērijas iedzīvotājs, lietoju gan Googles kalendāru, gan Googles e-pastu. Līdz ar to tajā brīdī, kad es šeit pasaku, kāds ir mans e-pasts, man ir visi kontakti, e-pasti, kalendāri ieraksti, atgādinājumi, un tā sinhronizācija ir, viņa nemana īstenībā, ka viņa notiek. Tas ir vairāk nekā ērti. Man šķiet, ka šāda planšetu datoru būtība ir tā, ka tu vari paņemt līdzi reālu datoru, jebkurā vietā, kur tu atrodies. Iemest somā kaut ko, kas neaizņem faktiski vispār nekādu vietu, svars nejūtams, un tā pašā laikā tev ir faktiski viss, kas ir vajadzīgs datoram, strādājot ar datoru, izņemot tastatūru, kuru ir visādas versijas, kur tur nopiek kaut kādas Bluetooth tastatūras, tam līdzīgi, ja ir tāda baigā interese. Bet, ja nē, īstenībā pilnīgi pietiek, jo skatīties interneta lapas un vispārējo, ko parasti cilvēki nodarbojās, sēž vakarā uz dīvāna, skatās televizoru un tajā pašā laikā sērčo internetā. Esmu lasījis, ka tā ir ļoti izteikta tendence cilvēku uzvedībā mājās. Tas, kas man bišķi pietrūka, bet to var izdarīt, savienojums ar datoru. Šeit notiek ar USB vadu palīdzību, tad šajā laikā tas savienojums ir tāds speciāls Samsung savienojums, otrā galā ir USB vads piespaužs datorā, un tad es tur varu uzkopēt visu kaut ko. Var sacīt, ka kāda jēga, jo tagad viss mēs tur glabājam tajos, kā to sauc, mākoņu tīklos,
kur fotogrāfijas un dažādus sev vajadzīgos dokumentus mēs piekļūstam viņiem caur internetu. Tajā pašā laikā, ja es fotografēju savus notikumus ar fotoaparātu, man ļoti gribētos, lai es varētu to fotoaparātu kartiņu šeit pat ielikt un uzreiz arī kādam rādīt. Tas man šķiet tikai būtu veselīgi. Tad es izmēģināju to, ko man liekas, ka jebkurš, kas sagrāb šādu rīku, mēģina izdarīt, ir izlikties, ka es tagad turu rokās elektronisko grāmatu, kas arī šeit ir paredzēts. Tāpat ir speciāla aplikācija, lai tu vari lasīt grāmatas. Ir virkne aplikācijas, kuras var nokopēt, un viņas visas saprot standarta elektronisko grāmatu formātus. Bet tas, kas man izbrīnīja, bija tas, ka faktiski visas šīs aplikācijas lasa PDF dokumentus, bet lasa viņus ļoti slikti. Joprojām Adobes PDF failu lasītājs ir nepārspēts īstenībā, gan ātrdarbībā, gan kvalitātē, ar kādu viņš attaino šos tekstus. Es saslimu, es visu laiku snobiski izturējos pret spēlīti Angry Birds, bet, ieraugot šo ekrānu, es pamēģināju, kā tas ir, un bišķīt saslimu ar dziļu novēlošanos. Tieši tāpat kā mobilajos telefonos ar Android operētāju sistēmu, arī šajā te ir druscīt problēma ar šādu tādu video formātu lasīšanu. Nav tā kā parasti datoros, kur tu uzinstalē VLC un bliez visus formātus iespējamos. Te arī ir tāds, kad ir formāti, kas neiet. Es neesmu parakājies, bet var piemeklēt attiecīgus spēlētājus, kas atskaņo tos formātus, bet tas nav tā baigi vienkārši. Un tad te vēl ir tādas paredzēts iespraust SIM-karti un uztaisīt šito rīku par mobilo telefonu. Tad, lai mēs varētu viņu tā pa īstam lietot, tad mēs izdarām šādi. Ļoti moderns rīks. Bija jāpaiet apmēram 20 gadiem, lai šis rīks kļūtu atkal moderns un vajadzīgs. Mēs varam iespraust šeit tā, un mums ir tagad, es jau uztaisu biroju. Es varu runāt telefonu un brauzēt netu. Tas, kas ir, manuprāt, nenovērtējama lieta, ir tā, ka pirmkārt, baterijas laiks ir diezgan ilgs viņiem. Viņš ar pieslēgtu Wi-Fi, protams, ka viņš aiziet kaut kādā gulēšanas režīmā periodiski, viņš ar pieslēgtu Wi-Fi viņš dzīvo vairākas dienas. Es varu visu dienu dzenāt internetu un pat spēlēt kaut kādas spēles, un tad man visu dienu pietiek tā baterija. Tas, manuprāt, ir diezgan nopietnas rādītājs, jo tas padara to sajūtu tādu brīvāku. Tu vari iemest somā, pēc pusdienas vai vakarā izvilkt ārā. Man ir ļoti svarīgi kaut ko parādīt tieši pēc 6 stundām kaut kad, un es zinu, ka viņš strādās. Ja nebūtu šīs lietas, tad gan šis rīks ir nederīgs. Mans mobilais telefons HTC ir mazāk uzticams šajā ziņā. Es varu arī tā intensīvi lietojot veselu dienu nemaz neizvilkt tādu bateriju. Ja tas nebūtu baigi smieklīgi ar šitādu vielu runāt pa telefonu, tad mierīgi varētu iztikt bez mobilā telefona, iespraužam SIM-kartu un runājam. Visa tā uzvedība ir uz mata tāda pat kā mobilajam telefonam, tikai daudzkārt ērtāk.